Mēs tagad atrodamies Maksima Boksera galerijā, kur notiek Strange Rigas 17 grāmatas palaišana. Vai jau notika. Un šeit ir neliela ekspozīcija veltīta šai grāmatai. Visas fotogrāfijas ir iekšā grāmatā, un viss, kas atrodas šeit, ir objekti, kas par fotografiju atgādina. Strādājot pie izstādes pirms nokrita egle Strenčos un atklājot to, mēs pamanījām, ka bieži vien atmiņas ir saistītas ar vietu, ar priekšmetiem, ar objektiem un nevienmēr ar pašu bildi. Un domājot par to piemiņu mehaniku varbūt vai piemiņu darbību, mēs arī izveidojam šo izstādi. Piemēram, šis krēsls stāvēja Strange fotodarbnīca. Šis interjers var būt tas atmiņu glabējs, kas saglabā atmiņas par notikušu, vai triggerē atmiņas tajos cilvēkus, kuri ienāk šajā telpā. Vai, piemēram, šis augs, kas ir mazdēls tam augam, kas kādreiz stāvēja vai auga šajā darbnīcā. Mazdēls, nezinu, varbūt ar viņiem nebija tādas ģimenes attiecības, varbūt viņš tas ir tas galvenais. Es nezinu taču, kā viņam viss attīstījies, bet jebkurā gadījumā šīs ir augs, ko mums uzdevināja Juris Plikšs, joprojām iemetnieks tajā Rīgas 17 Strenčos. Un šis ir dzīva būtne, kas dzīvoja tajā darbnīcā un joprojām dzīvo un kaut ko droši vien atcerās. Bet tā dzīvā būtne, ko neviens arhīvs nepieņemtu un neviena institūcija, valsts institūcija arī nepieņemtu, jo tā ir bioloģiski aktīva vide. Un, piemēram, Nacionāla muzeja telpās nekad nevar izstādīt bioloģiski aktīvu vidi. Varbūt vēl viens temats, par kuru tieši šī ekspozīcija ir par mūsu sarežģītajām attiecībām ar pašu fotografiju vai ar fotografēšanu, par to, cik īstenībā tas nav vienkāršs process fotografēties. Tas ir sarežģīts tehnoloģisks process, un kurā rezultātā mēs saņemam kaut kādu plakanu objektu, kurš varētu mums par kaut ko stāstīt, vai atgādināt, vai atdzīvināt atmiņas. Un šeit, lai parādītu to, cik šīs attiecības var būt apgrūtinošas, ir arī šis darbs, kas ir 3D fotografijas reprodukcija vai blakus lapiņa no atrastas grāmatas, kur cilvēks palūdza kādu pārtulkot ziņu, ko viņam sniedz dators. Es domāju, ka viņš nevis pārtulkot lūdzu, bet paskaidrot, jo ir uzrakstīts teksts, ko es necerēju vispār savā dzīvē ieraudzīt ar rokrakstu šo tekstu ierakstītu. Jo tas ir teksts, ko mēs redzam pārsvarā uz ekrāniem. Jūsu brauzeris ir novecojies, un mēs jums piedāvājam, lūdzu ielādējiet Firefox Opera vai Safari. Bet, ja jums ir Internets Explorer, kurš ir vecāks par 9. versiju, tad lūdzu, ieraugot šo ziņu, izslēdziet un ieraugot šo ziņu uz papīra, kurš bija izkritis no grāmatas, no baru bolderāja. Es pat nezināju, ko izslēgt.
jo man pat brauzers nebija. Bet šis apgrūtinājums un tas, ka tu nezini, ko īsti darīt, bieži vien raksturo mūsu attiecības ar tehnoloģijām un bieži vien arī Ar attēlu. ar attēlu. Nevis ko darīt, bet arī ko tu redzi īsti, tu nevari saprast, jo šī zīmīte, droši vien kāds cilvēks gados ir pārrakstījis, lai pēc tam uzjautātu kādu, kurš varētu pakomentēt. Varbūt tā. Jā. Bet ko mēs varam redzēt un ko mēs varam dabūt no informācijas skenēta stikliņā vai kaut kā tā. Jo grāmatā, piemēram, kad mēs strādājam ar attēliem, mēs strādājam ar skenētiem attēliem un invertētiem, jo tie ir negatīvu skenējumi, kurus invertē, un principā neviens nezina, kādam tur ir jābūt kontrastam, cik piesatināts melns, cik daudz tur ir melna. Jā, visu to ir jāizdomā, ka pašam patīk, principā. No. Negribu mest ēnu. Šī grāmata ir liela mērā par to, ka dzīvo fotografijā ārpus arhīviem vai institūcijām, vai kā viņi glabājas, vai kā viņi dzīvo privātajos arhīvos. Šis ir, starp citu, Valkas novada muzejs. Mēs atradam Strenču tās darbnīcas mājas grāmatu. Kādreiz Strenča bija pie Valkas novada, tagad pie Valmies, bet tas, kas bija palicis Valkā, arī palicis Valkā. Un ar šo grāmatu arī var pētīt un saprast, kurā brīdī tieši Spunde bija braucis uz Reiveli, un viņu aizvietoja ziemeļnieks, un kad viņš bija atgriezies, un ziemeļniekam mēs atradām viņa galdu. Šis ir galds, pie kurā daudzie Strenču fotodarbnīcas fotografi iegramatoja pasūtījumus un arī fotografējas direktora lomā ziemeļnieks. Un šīs galds joprojām kalpo mehaniskajā darbnīcā. Viņam pielika ērtus rokturus. Ja, tu turpini? Jā. Izrādās, ka daļa no negatīvu kolekcijas vēl joprojām atrodas Rīgas 17 Strenčos. Un šis attiecas uz pēckara periodu un bieži vien tas ir dalīti stikliņi, pusstikliņi, sagriezti, vai viens negatīvs, uz kura ir nobildētas 2 vai 3 bildes, maskējot atsevišķas daļas. Šeit, piemēram, ir zārks ar mirgoni, bērns krumos, ziedošos krumos un zirgs pārdošanai. Un tas nozīmē, ka viss bija safotografēts vienā dienā, droši vien aizmaskējot ekonomijas daļu no plates. Ir arī daži neveiksmīgi mēģinājumi apvienot attēlus, kad sanāca dubulta ekspozīcija vai Tas ir saliepuši stikli. vai no nepareizas glabšanas emulsē piemulsies salipuši stikliņi.
atkārtojas tie paši foni, piemēram, fons ar egli atkārtojas no 20. gadiem līdz pat 80. gadiem. Un tad cilvēki mainās apģērba frizūras, noskaņas, bet tā egla krītoša, kas ir uz fona, turpina krīt. Šegla pat kļuva par mūsu izstādes leitmotīvu Strenčos. Izstāde saucās Pirms nokrita egle. Attēli, kur vienmēr kaut kā veiksmīgi vai neveiksmīgi iekomponējas kritoša egle, pastāvēja uz ļoti daudzām fotogrāfijām, kas bija ražotas Strenču fotodarbnīcā. Šī ir bilde, ko Juris Kalniņš, mūsu Latvijas slavens ēra fotogrāfs, uztaisīja Strenčos un pēc tam uzdevināja mums. Un tad, jā, mēs palūdzam viņu atkārtot viņa performanci, improvizēta performance mums nepalika. Vietēji leģenda stāst par to, ka kāds anonīms fotodarbnīcas apmeklētājs nezināja, kā rīkoties un kā fotografēties. Un, kad fotogrāfs palūdza viņu kāpiet virsū un aizgāja ielādēt kameru, atgriežas un pamanīja klientu stāvējošu virsū uz krēsla. Juris zināja šo leģendu un atkārtoja šo notikumu. Juris ir atkārtojis grāmatas atklāšanu šeit Maksīma Boksera galerijā savu performanci.